Pērkot nekustamo īpašumu, Spānijā ir ļoti jāuzmanās. Jāuzmanās no kā? No tā saucamajiem okupasiem. Un kas tad ir okupasi? Okupasi ir tas pats, kas angliski tiek lietots termins skvoteri. Bet tieši Spānijā šī skvoteru vai okupasu problēma ir jo īpaši nozīmīga. Un tāpat tiek apzīmēta kā sociāls fenomens. Un tā ir pazīstama apmēram no 1994. gada, kad tika pieņemts toreiz jaunais īres likums ar ļoti cēliem mērķiem. Mērķi bija tādi, lai paaugstinātu mājokļu pieejamības līmeni, it īpaši jauniešiem, lai veicinātu cīņu pret īstermiņa īres līgumiem. Toreiz ieviesa, ka minimālais termiņš ir 5 gadi, pat ja ir noteikts uz īsāku laiku, vienalga tas ir pagarināms uz 5 gadiem un pēc tam vēl uz 2 gadiem. Tāpat, lai samazinātu īres maksas pieaugumu, un doma bija ļoti cēla, lai ja ir tukšas telpas, kuras netiek izmantotas, ne tikai dzīvojamās, bet vispār telpas, lai dotu iespēju šādās telpās dzīvot tiem, kuriem nav kur dzīvot, teiksim tā. Sākums bija ļoti kreis, ļoti cēls, bet mūsdienās tā, kā jau es teicu, ir pārvērtusies par lielu, plašu sociālu fenomenu, kas apgrūtina nekustamā īpašuma tirgu, jo tur ir iesaistījušās jau kriminālās struktūras un arī atsevišķi pa vienam, bet šie okupasi ir patiešām ļoti liela problēma, un katram nekustamā īpašuma pircējiem par to ir jādomā un jāuzmanās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja telpas ir ieņēmusi kāda cita persona un šajās telpās nodzīvojas 48 stundas, tad pēc tam var izlikt tikai ar tiesas spriedumu. Un šeit, varētu teikt, ļoti krasi tiek atspoguļota sadursme vai pretruna starp divām tiesībām. Viena ir cilvēka pamattiesības uz mājokli, un otrs puses ir īpašumtiesība aizsardzība. Tad jautājums, kuras ir vairāk aizsargātas, kuras ir jāaizsargā. Un šie okupasi, tātad, ja telpās ir vairāk kā 48 stundas, tad ar fizisku spēku vairāk šādas personas no telpām izlikt nevar. Un bieži vien baida ar okupasiem, ka tas ir, ka aiziet pēc piena, nāk mājās un jau vairs savā dzīvoklī netiek iekšā, vai kāds seniors aizbrauc uz slimnīcu, nāk no slimnīcas mājāk dzīvoklī, vai atkal netiek iekšā. Tik traki jau parasti nav. Ar citu, visvairāk šie okupasi ir tie, kas ir īrnieki, un īrnieki kaut kādu iemeslu dēļ vairāk nespēja samaksāt īri, tad viņi paziņo, ka viņi īri vairāk nemaksās, bet projām no dzīvokļa arī neies. Īpaši tā problēma bija pēc 2008. gada krīzes, tāpat arī pēc Covid periodā, vairākiem īrniekiem mainījās, vai pazaudēja darbu, vai mainījās ienākumu, un viņi vairāk maksāt nespēja, bet dzīvot nav kur, un tāpēc no dzīvot projām neiet. Īpaši, ja ir mazi bērni, vai dzīvnieki, piemēram, suņi, tad no tādiem okupasiem tikt vaļā ir grūti. Ja ir tiesvedība, tad tie ir 1,5–2 gadi, varbūt pat vairāk gadi. Otrs versija, ka tiek līgti tā saucamie deokupasi, arī tādas puskriminālas struktūras. Un bieži vien sanāk, vienkārši ir jāmaksā. Un to arī dzīvokļu īpašnieki bieži vien dara. Un tad, ja tur vēl iesaistās kriminālas struktūras, tad ar to cīnīties ir samērā grūti. Nav viennozīmīgi, jau teicu, nav viennozīmīgi vērtēta sabiedrībā šī situācija, īpaši, ja tās ir kādas banku īpašumi, kur, piemēram, ir tukša māja, bankas īpašums, neviens nedzīvo. Nav tā, ka vietējie uzskatītu, ka tur viennozīmīgi nedrīkst neviens dzīvot. Tāpat arī pret ārvalstniekiem nav nekāda ļoti mīļas attiecības, ja reiz jums ir šis īpašums. Jūs dzīvojat ārvalstnieks prom tālāk ārzemēs, tātad jums ir kur dzīvot. Kāpēc gan kāds vietējais nevarētu dzīvot jūsu mājā? Neviennozīmīgi. Es, protams, neaizstāvu nevienu ne otru, bet ļoti neviennozīmīgi. Un pats galvenais, ko es ar to vēlējos pateikt, ka katram nekustamā īpašuma pircējam par to ir ļoti nopietni jādomā. Nedrīkst viegliprātīgi pirkt, piemēram, īpaši šī problēma ir Barcelonā, kā arī Spānijas dienvidos, attiecīgos reģionos.
Ja jūs skatāties kādas reklāmas piedāvājumus, piemēram, Barcelonā, pilnīgi iespējami, ka jūs ieraugat ļoti lēts dzīvoklis, laba cena, bet jau reklāmas piedāvājumā visticamākais, ka tur būs rakstīts, ka tur ir ilgtermiņa īres attiecības un no īrnieka ārā, no īrnieka vaļā tikt nevar, ka tas ir jādara, un tad tas tiek apzīmēts, ka tas ir investīciju objekts. Tad jārēķinās, ka šīs investīcijas var būt uz samērā ilgu laika periodu. Bet tomēr šī problēma ir jāņem vērā, nevēlos nevienu baidīt, viss labi, pērkat īpašums Spānijā, bet es noteikti ieteiktu izmantot kādus māklerus vai konsultantus, advokātus, kā nodrošināties, kā izvērtēt savus īrniekus, lai pēc iespējas nodrošinātos, ka šie īrnieki nekļūst par okupasiem, un jūs no savu dzīvokļu ārā nevarat dabūt kādu tur dzīvojošu personu vai ģimeni. Tāpēc, es domāju, ir jāsaņem kvalitatīva konsultācija un jāuzdod šie jautājumi. Tieši tā arī jājautā, kā jūs mums iesakat, kādas metodas, kā signalizācija vai apsardzi, kādas metodas, lai nodrošinātos pret okupasiem. Un ar to arī noslēdzu šo video. Es ceru, ka es nesabaidīju nevienu nekustamā īpašuma kārotāju Spānijā. Si creerai, tu rascove